Graciozā Cesvainas pils uz brīdi pārvērtusies vienreizējā mākslas galerijā, kur skatāmi teju 200 bērnu un jauniešu darbi, ko radījuši interešu izglītības mākslas programma audzēkņi no Cēsīm, Valmieras, Gulbenes, Madonas un citiem novadiem. Gatavojoties nākamajā gadā gaidāmajiem skolu jaunas dziesmu un deju svētkiem, notiek arī mākslas projekts. Tātad konkursu izstāde Saules ritmi. Tas notiek visā Latvijā. Katrā novadā tika mazie konkursi veidoti un tad atlasīti darbi uz reģionālo vidzemes konkursu. Kas notiek šeit šoreiz Cesvainas pilī? Vienkārši brīnišķīgi. Jāsaka tādos īsos vārdos brīnišķīgi un paldies visiem iesaistītiem, gan Madonas novada cilvēkiem, kas ir strādājuši pie tās koncepcijas, gan arī Cesvainas pils saimniekiem un māksliniekiem, kuri ir izvietojuši šos darbus, jo tas nav vienkārši šādā lielā skatē tik daudz novadu bērnu darbi, tik brīnišķīgi darbi, viņus izlikt un tik īpašā vidē. Jāatzīst, ka Cesvainas pils izstāžu vēsturē šis bija visgrūtākais izstāžu projekts, jo tas prasīja gana daudz enerģijas, gana daudz resursu, lai iekārtot šādu izstādi, jo darbi ir daudz un katram ir savas prasības, katram ir savi izstādīšanas kritēriji. Gatavojoties konkursam, dalībnieki pastiprināti pētīja un iepazina kultūrvēsturisko mantojumu, saules simbolu un zīmes izmantošanu latviešu tautas tērpos, cimdu un zeķu rakstos, sadzīvē, folklorā un radoši pielietojot daudzveidīgas tehnikas, paņēmienus un materiālus, īstenoja savas idejas. No šīs izstādes daži darbi tika atlasīti jau nākamā gada dziesmu svētku izstādei. Nākamgad gan arī būs līdzīga izstāde, notiks gan citur, ne Madonas novadā, bet arī tiks atlasīti darbiņi lielajai dziesmu svētku mākslas izstādē, kas notiks Vepkultūras pilī. Starp žūrijas visaugstāk novērtētajiem darbiem ir arī Samantas darbs, kas, kā novēroja RTV, visnotaļ piesaista arī apmeklētāju interesi. Viss sākas no bērndārza, man ļoti iepatikās zīmēti un es atradu daudzākus veidus zīmēšanā. Un es vienkārši iesāku šito darbu, jo man patika zīmēšana un arī saules tēma. Savukārt Rinalds un Krista, priecājoties par savu laureāta titulu, uzteica visu darbu autorus. Darbi ļoti forši, tādi interesanti, ko pirmoreiz redzēt. Var redzēt, ka bērni ir centušies, un pat arī tādi, kas no 7 gadiem ļoti lielu un skaistu darbu, tad tas vienkārši pārsteidzoši, ko tagad var izdarīt. Visu darbu izskatās lieliski. Lieliski. Es jau dažus gadus zīmēju. Ja? Man patīk tādas vienkāršas zīmējumi, kas izskatās kā animācijas vairāk. Un to droši vien pamanīja arī žūrija, vai ne? Jā. Manuprāt, tas ir neiespējami. Jā, izvēlēties labāko darbu, jo darbi ir ļoti daudz un radoši, interesanti. Patiešām gribas apbrīnot bērnu iztēli, domājot par sauli, domājot par šo tēmu. Daudzveidība, dažādība, dažādi materiāli, dažāds eksponēšanas veids. Tas arī ir tas interesantākais. Protams, ir mainījušies gan materiāli, gan tas, kādas ir kaut kādas tendences, kas skaitās tā kā skaistāk un modernāk. Skatījums to, ko saglabā no tradīcijām, ko pārņem no jauna. Zinot savu pieredzi, ka kopumā tomēr te bērnus ir aizvien grūtāk, viņos noturēt uzmanību, pacietību, lai viņi koncentrētos, tad savā ziņā var apbrīnot to, ka tā izstāde beigās sanāk koša, bet nenoliedzami tas jau ir gan skolotāji ieguldīties darbs, gan kopējās, teiksim, kaut kāds materiālās lietas, ko konkrētie kolektīvs var atļauties vai neatļauties. Tas jau viss tajā kopumā tā kā rezumējas. Ir ļoti spoži darbi un bērnos ir liels potenciāls, bet skatoties kopā uz Latvijas iespējām šajā brīdī ir ļoti jādomā par interešu izglītību kā tādu, lai šī interešu izglītība spēj nest to arī iepriekšējo gadu jaudu, jo pamazām kaut kā tā uzmanība zūd un ir ļoti augstu jāvērtē katra mākslinieka pienesums, ja viņš strādā interešu izglītībā. Viņš to dara ar prieku, ar iedvesmu, ar radošumu, bet ir noteikti arī konkurenti, kas finansiāli viņu atalgo vairāk nekā interešu izglītību. Un tad mēs zaudējam vienreizējus skolotājus un arī bērnu potenciālu mēs zaudējam. Viņš aiziet vienkārši mūs garām. Un mēs esam unikāla valsts, jo daudzas valstis to Eiropā ir pazaudējuši šo te lietu kā interešu izglītību. Mums ļoti jāpriecājas par to, kas mums ir un jāsaudzē un jāglabā. Sandra Zariņa, Indras Krieviņš, RTV.